Bauskas valsts ģimnāzijas sporta laukumā pulcējas jaunieši. Meitenes lielākoties atnākušas, lai palūkotos uz atletiskiem ielu vingrošanas biedrības puišiem, bet zēniem interesē viņu varēšana. Šī nav nekāda izrāde, bet meistarklases, tāpēc iesaistīties aicināts ik viens. Starp apmēram 50 skatītājiem atrodas arī daži drosmīgie. Kā tad ir? Vai šodien pirmoreiz kaut ko tādu mēģināji, ja trenējies regulāri? Esmu mēģinājis savādāku sporta veidu, pārkūru, bet kaut ko līdzīgu esmu mēģinājis. Es jau arī pats esmu savā ciematiņā mēģinu, tur citus čaļus vienmēr pasaukt. Kad es parasti viens pats ar to nodarbojos, un tad man sanāk arī cits kādreiz pasaukt. Ne bieži viņi mani atbalsta, bet mēģinu lauku. Ielu vingrošana Latvijā aizsākusies pirms 3 gadiem un, pateicoties biedrības aktivitātēm, kļūst aizvien populārāk. Lai ar to nodarbotos, nav nepieciešams dārgs aprīkojums. Jā, tāds ir vajadzīgs tikai tāda saņemšanās gribas spēks, jo var atrast jebkuru konstrukciju, pievilkšanās stieni, vecu līdztekus, kas ir visādos Latvijas nostūros, ir diezgan plaši atrodami. Un vajag tikai vēlēšanos, vecas skedas, vērts apģērbs, kas jums pašam liekas ērts, un iet un vingrot. Spēja skaisti izpildīt sarežģītus vingrojumus gan radīsies tikai tad, ja treniņi būs regulāri. Māris atceras, ka pirms 3 gadiem perfekti pievilkties pie stieņa varējis vien 3 reizes, bet šodien jau vismaz 20. Parādīt Bauskas puikām to gan neizdodas, jo izrādās, ka nesen rekonstruētajā modernajā stadionā pievilkšanās stieņa nemaz nav. Palūkot, kas tā ielu vingrošana īsti ir, atnākušas arī sporta skolotājs. Tieši tā būs mana pieredze un jaunie vingrinājumi un to, ko es varu izmantot tieši sporta stundās. Ielu vingrošanas kustībā pašlaik Latvijā iesaistījušies apmēram 15 000 jauniešu. Lielākā atsaucība esot Zemgalē un Latgalē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.